Šodien mēs ieskatīsimies valsts un baznīcas attiecībās autoritārā režīma laikā. Un dabīgi ir dažādi veidi un ceļi, kā mēs varam runāt par autoritārismu un reliģiju. Viens no veidiem ir aplūkot pašu autoritārismu kā reliģiju. Un vairāk autori ir aplūkojuši lielās 20. gadsimta ideoloģijas kā kvazi reliģijas. Tillichs, ievērojams vācu izcelsmes teologs, kas gan lielāko daļu mūža ir darbojies Amerikā, ir šo jēdzienu lietojis, un viņš ar to apzīmē nacionālismu, fašismu, komunismu. Tie ir tie jēdzieni, kurus viņš arī lieto, runājot par kvazi reliģiju. Citi autori runās par tā saukto politisko reliģiju. Itāļu vēsturnieks Gentīle būs starp tiem, kurš lietos šo jēdzienu, apzīmējot arī dažādas tā sauktās lielās 20. gadsimta politiskās ideoloģijas. Visi šie autori, viņi saskata šo reliģisko aspektu šajās it kā sekulārajās ideoloģijās, proti, ka šīs ideoloģijas pieprasa no cilvēka, lai viņš atdot visu sevi šo ideju vārdā, kas var nozīmēt fiziski sevi kā cilvēku, atdot savu dzīvību par nāciju, vai par strādnieku šķiru, vai par kādu citu ideju, kas var nozīmēt atdot naudas resursus, mantu un tam līdzīgi. Tas ir viens veids, kā mēs varam runāt par autoritārismu ideoloģiju. Tas ir, mēs varam to aplūkot kā reliģiju. Un tādā aspektā, un tas būs svarīgi mūsu tālākai sarunai šovakar, arī mēs patiesībā redzam, ka šīs abas, tātad autoritārismu ideoloģija un reliģija, tradicionālā ierastā šī vārda nozīmē ir savā ziņā konkurenti, kur vienmēr būs gan arī kāda saspēle un sadarbība, jā, kā nu bez tās, bet arī kur vienlaicīgi ir šī iebūvētā spriedze, tāpēc, ka šīs ideoloģijas abas pretendē savā ziņā arī uz cilvēku domām, prātiem un uz to, lai cilvēks visu sevi tām atdot un ziedot. Otrs veids, kā runāt par reliģiju autoritārismā, ir runāt par valsts un baznīcas attiecībām sabiedrībā, un tas ir tas, kuram mēs vairāk pieskārsimies šī vakara gaitā. Bet vispirms par šo pirmo minēto, tas ir autoritārismu politiskās teoloģijas aspekti. Nācija kā sakrāla kopiena, tas ir tas, ko atkal un atkal dažādi autoritārismu ideologi, arī Latvijā, arī Ulmans akcentē. Un savā ziņā tas nav nekas jauns, autoritārisms tikai paceļ pārākā pakāpē to, kas nacionālismam bija jau raksturīgs 19. gadsimtā un vēlāk 20. gadsimta sākumā. Antonijs Smits ir sacījis, ka nacionālismu politiskās reliģijas centrālais koncepts ir ļaužu sakrāla kopība. Tātad šeit arī Antonija Smita izpratnē ir jau šī pati ideja par nacionālismu kā reliģiju vai kā surogāta reliģiju tad, ja mēs sekojam Tillicham un citiem. Vienlaikus autoritārismā un arī vispār nacionālismā, bet, kā jau teica, autoritārisms to paceļ pārākā pakāpē, ir šī te upurēšanās ideja. Tas, kā cilvēks atdod sevi visu, šajā gadījumā nācijai, bet autoritārismā vēl nāk klāt šī ideja par sevis ziedošanu vadonim, jo vadonis zina, kā vajag un kurp arī mēs dodamies. Un vēl viena lieta, kas iezīmējās strikti autoritārismā, ir savējo un svešo dalījums. Dalījums savējie un svešie un citādā konstruēšana, kas arī pastiprinātā veidā parādās autoritārās sabiedrībās. Šie ir tie aspekti, kas ir svarīgi autoritārismam kā kvazi reliģijai. Un mums jau ir zināmi šie dažādie simboli, nacionālismu materiālās kultūras elementi, kuri savā starpā, kā jau es sacīju, saspēlējas, bet arī vienlaicīgi konkurē. Slaidos šeit ir redzam mums labi zinām un vizuāli klātienē baudīt droši vien objekti Svētā Pētera katedrāle Romā un Itālijas apvienošanai veltītais Viktora Emanuela piemineklis arī Romā. Dabīgi Itālijā, tāpat kā arī citās zemēs, nav jau tikai ka šīs ideoloģijas, šajā gadījumā katolicisms
un nacionālisma ideoloģija, ka viņas konkurē kaut kā. Viņas arī sadarbojās, bet vienlaicīgi arī, kā tas īpaši parādījās Mussolini laikā, ir šī spriedze. Latvijas piemērs ir mums labi zināmā Doma katedrāle Vecrīgā, un ir brāļu kapi, kur arī ir šī sadarbība, jo, kā mēs vēlāk redzēsim, luterāņu mācītāji, un ne tikai arī citu konfesiju mācītāji, labprāt piedalās topošās šīs kvazi-reliģijas dažādos pasākumos, rituālos, kas tiek veidot un kas tiek rīkot brāļu kapos un citur. Un vienlaicīgi arī parādās dažādi aspekti, kur šīs sistēmas, kur šie rituāli konkurē, vai arī kur ir diskusijas par šo rituālu vietu, vai gluži otrādā, kur tiek sacīts, un daži garīdznieki uz to norāda, kur ir kādi pārspīlējumi, pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Tā kā ir gan konkurence, gan arī ir šī ideja un rituāla saspēle, un neapšaubām tas, kā šie dažādie sekulārie rituāli, kur uzplaukst autoritārismu apstākļos, ka viņi ir veidojušies kristietības ietekmē. Reliģija Latvijā, un kas tad ir tas, ko autoritārisms sastop 34. gadā un tālāk, kādas ir šīs darbības, šī sadarbība vai spriedze, kas veidojās konteksts. Tātad Latvija ir tajā laikā multikonfesionāla zeme. Kā jūs arī redzat šeit, 35. gada statistika, tā ir vismaz formāli, oficiāli. Vairākums iedzīvotāji ir luterāņi, vairāk kā puse. Un vairums no tiem, apmēram 90%, vēlāk 30. gada beigās ir latvieši. Tad ir diezgan liels skaits katoļi, kas dabīgi tāpat kā mūsdienās ir koncentrējušies Latgalē, vairāk kā 24%. Pareizticīgie, kas gan sastāda nelielu sabiedrības daļu, nedaudz vairāk kā 8%. Tad ir vecticībnieki, nedaudz vairāk kā 5%, jūdaisti, un ir pārējie protestanti, kas sastāda pavisam nelielu daļu iedzīvotāju. Un Latvijā tajā laikā nav valsts baznīca. Latvijā nekad nav bijis valsts baznīcas atšķirībā no Skandināvijas zemēm vai vēl aizvien no virknes Vācijas, federālo zemju un citu valstu. Dabīgi dažādas lielākās konfesijas viņas ir cerējuši un ir saņēmuši privilēģijas un dažādus labumus, un ir bijis šī miedarbība, laicīgās un garīgās varas miedarbība, bet vismaz formāli valsts baznīca Latvijas Republikā nav bijusi. Tā ir tā situācija, kāda ir uz 1934. Gadu, kas, kā zināms, ir Ulmaņa autoritārā režīma sākuma gads. Tas, ko mēs redzam Latvijā un ar ko arī režīmam ir jārēķinās, un tad ir dažādi scenāriji, kā tas tiek risināts, ir tas, ka pieaug reliģiskā daudzveidība. Bet tas neizpaužās tādā veidā, ka pieaug ļoti daudz dažādu jaunu reliģiju ticīgo skaits. Jo, kā mēs redzējām, statistika jau par to liecina, ka patiesībā dažādu šo alternatīvo strāvojumu piekritēju skaits ir pavisam neliels. Tie veido apmēram mazākā 1% ticīgo. Bet pieaug šo dažādo jauno reliģisko organizāciju skaits. Tas ir tas, ka parādās Latvijā Jehovas liecinieki, teiksim, pentekostāļi. 20. gadi ir laiks, kad Latvijā izveidojas metodistu baznīca. Pirms tam jau no 19. gadsimta Latvijā ir aktīvi baptisti, 7. dienas adventisti, katoliska apostoliskā draudze, dažādi pamatā kristietības novirzieni. Un līdz ar to arī šī daudzveidība, gribot, negribot, viņa ienāk, jo mēdīji, arī sekulārie mēdīji, viņi uz to reaģē un dažādi komentē šo jauno grupu parādīšanos. Un reizē tas arī ir jautājums valsts varai, kā attiekties pret šīm jaunajām reliģijām un arī esošām lielajām baznīcām, kā vērtēt konkurentu ienākšanu reliģisko ideju tirgu.
Vienlaikus, ko mēs redzam, ir tas, ka mainās reliģijas geogrāfija. Tas ir cilvēki migrē darba meklējumos, latgalieši pārceļās uz citiem Latvijas reģioniem, un līdz ar to Kurzemē, Vidzemē pieaug katoļu skaits, ko arī gan katoļi, gan arī luterāņi uzņem neviennozīmīgi. Un es esmu lasījis komentārus un, teiksim, ieteikums, kādi ir katoļu jauniešiem, ko raksta garīdznieki, tiem cilvēkiem, kur dodās uz Kurzemi vai arī Vidzemi darba meklējumos, kad lūk, viņi dodās svešā vidē tagad un kad ir svarīgi, lai viņi saglabā savu identitāti, jo ir dažādi apdraudējumi, kas nāk no, teiksim, protestantiem, kuri ir vairākumā Kurzemē un Vidzemē. Un atkal otrādi, līdzīgi, luterāņi, teiksim, ir mazākumā Latgalē, un tā ir atšķirīga situācija no Kurzemes un Vidzemes, un arī luterāņi bieži vien izsakās par sevi kā minoritāte, tad viņiem veidojās šī minoritātes apziņa, apdraudējums un tas, ka viņi kaut kādā mērā jūtās, ka viņi ir mazākumā un ka lielā mērā katoļi varbūt diktē šo noskaņojumu un attieksmi Latgalē. Bet jebkurā gadījumā tātad tas ir tas, kas pamazām notiek. Reliģija, geogrāfija mainās. Vēl viens aspekts, kas ir sekularizācijas ietekme. Mēs redzējām skaitļus, bet tie tikai liecina par to, ar kādām konfesijām cilvēki identificē sevi dažādās aptaujās, tautas skaitīšanā. Faktiski ir tā, ka Latvijas sabiedrība ir sekulāra un kļūst aizvien sekulārāk. Un par to jau arī nemitīgi runā baznīca izdevumi, un to rāda arī baznīca pašu sniegtie dati. Luterāņu baznīcā, piemēram, dievgalvnieku skaits ir vidēji kādi 30 līdz 60% no visu reģistrēto luterāņu draugu locekļu skaita, kas ir nepārāk daudz, un šī tendence ir, ka šo aktīvo ticīgo skaits mazinās, kas ir tāpat arī citās Eiropas zemēs. Un tad, kad 1939. gadā, kas ir jau autoritārismu laiks, šī laika beigas, baltvācieši pameta Latviju un Latvijas luterāņu baznīca, latviešu draudzes iegūst šīs baltvāciešu baznīcas lielās Rīgā, Liepājā un citur. Un it kā sākumā liekas, ka tas ir ieguvums, jo tie ir īpašumi, jo tās ir baznīca ēkas, bet patiesībā, kā tas parādās šajos atskaites ziņojumos, viņi nezin, ko ar to iesākt, jo ir šīs milzīgās ēkas, bet patiesībā cilvēki jau nav un nav tik liela interese par reliģiju. Tā kā atkal tas, par ko runā politiķi tajā laikā, tas, par ko runā arī, teiksim, oficiālā ideoloģija, kas akcentē reliģijas nozīmīgu un vajadzību, atšķirās no šīs te reālās situācijas. Un arī, teiksim, mēdījos parādās arī tas, kā cilvēku sadzīves ieredzumu un daudz kas mainās. Tātad sekularizācija ir tā, kur iet savu ceļu arī tā laika Latvijā. Reliģijas vieta autoritārismu ideoloģijā. Tagad mēs nonākam pie tā, kas tad ir tas specifiskais, kas arī raksturo reliģijas lomu, reliģijas vietu autoritārismu laika Latvijā. Vispirms, Ulmaņu valdība ir ieinteresēta sniegt īpašas privilēģijas lielajām reliģiskajām kopienām. Un te ir patiesībā šī saikne arī ar, teiksim, padomju laiku, un es esmu daudzkārt to sacījis, un tas ir, protams, emocionāls jautājums, varbūt daļai cilvēku, bet tā ir viena no tām iezīmēm, pie kā mēs patiesībā atgriežamies atkal un atkal, kad arī šī valsts un baznīcas attiecība politika tāda, kāda bija autoritārismu laikā, viņi sagatavo ceļu padomju laika valsts un baznīcas attiecībām. Jā, no vienas puses padomju var dabīgi izvērst, teiksim, represijas, kādas nebija.
kāds nebija autoritārisma laika Latvijā, kur reliģija vismaz formāli bija cieņā un kurai bija ierādīta īpaša vieta, bet tas, ko valsts darīja autoritārisma laikā, viņa arī kontrolēja reliģijas, un arī tas, kas notika, ir, kad īpaši uzmanību pievērs lielajām reliģiskajām kopienām un centās mazināt šo te skaitliski nelielo reliģisko kopienu skaitu un nozīmi, kuras vai nu slēdza, vai arī centās apvienot. Bet tas ir tas pats, ko darīja padomju vara, jo tad, kad 40. gadu beigās arī jaunā vara, padomju vara sāka nodarboties ar reliģijas lietām vairāk, viņi beidzot varēja pievērsties tam, tad arī viņi sāka ar to, ka viņi slēdza skaitliski mazās konfesijas Latvijā, un Latvijā izzuda brāļu draudzes, metodisti, pentekostāļi, bija spiest, viņi varēja izvēlēties, pievienoties luterāņiem vai arī, teiksim, baptistiem, bet tas ir tas, kas notika, ja, ka padomju vara arī bija interesēta pēc iespējas veidot lielas reliģiskas konfesijas, jo tās bija vieglāk kontrolēt. Un kaut kas līdzīgs notiek arī jau autoritārisma laikā, 30. gados. Vēl viens aspekts – reliģijas pielāgošana autoritārisma vajadzībām. Tas, ko Ulmaņa laika ideologi darīja, ir, ka viņi mēģināja aktīvi izmantot reliģijas idejas, leksiku, lai vienlaicīgi paust dažādas savas idejas. Un šeit arī ir kā citāts, kas ir no teksta, ko ir rakstījis valsts ierēdnis Baumans, kas strādāja baznīcas un konfesiju departamentā, valsts iestādē, kas pārzināja valsts un baznīcas attiecības tajā laikā. Un no šī cilvēka spalvas nāk dažādi izteikumi, bet šis ir viens no tiem, kurā viņš tātad postulē, ka Bībele viņa prāt atzīst vadonības ideju, un tālāk katram gadījumam ir piebilsts, ka tautas spēks ir paklausībā tam, tātad Ulmanim šajā gadījumā, kam Dievs ir uzticējis vadīt tautu. Tātad šeit ir ideja par to, ka Ulmans ir Dieva izredzēts, un tas atkārtojas atkal un atkal, tā nav nejaušība, un kad ir svarīga paklausība. Šeit tiek izmantot paklausības ideja, kas dažādos veidos, protams, reliģijā izskan un ko bieži vien arī beidojoties laicīgās garīgās varas simbiozei, kuras dažādi spēki ir izmantojuši, un šeit arī tas izskan. Tātad paklausības ideja un arī ideja, ka vadonis ir Dieva izredzēts. Reliģisko organizāciju darbības kontrole. Un atkal ir interesanti paralēli ar padomju laiku, ka tas, ko darīja padomju vara, arī viņi bieži vien savas direktīvas īstenoja ar baznīcas vadītāju starpniecību. Un patiesībā bieži vien iznāca tā, ka baznīcas vadītāji ir tie ļaunie, kas pauž padomju laika kontekstā tur rīkojumi par to, ka jāslēdz kāda baznīca vai ir tādi vai citi ierobežojumi, jo tas tika darīts pastarpināt ar baznīcas augstākās vadības starpniecību. Un šeit ir interesanti arī citāts, kas ir no baptistu draudžu vadītāja Mētera vēstules draudzēm, bet kur patiesībā viņš to nesaka paša kaut kāds iedvesmas rezultātā, bet tas ir varas iestāžu motivēts teksts, kurā viņš tādā laipnā formā, diplomātiskā, viņš saka, tātad uzaicina garīdznieks un garīgos darbinieks, ka tad, kad tie vēlas izbraukt uz ārzemēm, lai viņi iepriekš jau sūta sīkākas ziņas par to, uz kurieni dosies, vai runās un ko runās dievkalpojumos un sanāksmēs. Tā nav nejaušība, jo līdzīgā veidā arī luterāņu baznīcas vadība sniedz, teiksim, baznīca un konfesiju departamentam informāciju par saviem ārzemju ceļojumiem, piemēram, uz Dāniju, un neaizmirst piebilst, ka viņi ir akcentējuši to, ka Latvijā viss ir labi ar valsts un baznīcas attiecībām, un Latvijā valda miers un kārtība. Līdzīgā veidā tad, kad luteriskā baznīca veidoja attiecības ar, teiksim, anglikāņu baznīcu, tad arī
bija iepriekš valdības konsultācijas, jo tas arī bija vienlaicīgi politisks akts, tāpēc, ka Latvijas valstī bija tajā laika posmā svarīgi šīs diplomātiskās attiecības ar Angliju, un loģiski Anglijas baznīca bija un ir valsts baznīca, un tāpēc arī Anglijas baznīcas vadītāja vizīte Latvijā, kas tajā laikā notika, un arī dažādi apmaiņas kontakti, tie bija svarīgi politiskā aspektā. Un arī šeit tātad dažādos šajos arhīvu dokumentos parādās šie ziņojumi un šī arī valdības interese, lai pareizi virzītu šos ārzemju kontaktus. Tā kā šeit ir šī reliģisko organizāciju darbības kontrole, kas izpaužās arī dažādos sīkumos, piemēram, tas, ka praktiski visi reliģiskie izdevumi, viņi ir spiesti publicēt ievadarakstus, kurus publicē vai nu ar baznīcu un konfesiju departamentu vadītāju vai kādu citu darbinieku parakstu, vai arī dažkārt paraksta nav, bet ir tāda standarta veida ievadraksti, kuros arī ir Ulmaņa ideoloģija, dažādi slavinājumi un aicinājumi uz vienību, mieru un tam līdzīgi. Un arī acīm redzot šo žurnālu vadītāji, viņi arī saprata, ka, ja viņi neievietos laika šādas ievadarakstus, tad viņiem būs sankcijas, jo esmu arī arhīvā lasījis kādu materiālu, kur, teiksim, vācu šāda reliģiska žurnāla redaktors, viņš teiksim, atvainojas valsts pārvaldes iestādēm par to, ka viņš nav saņēmis laikā šādu tekstu un nav varējis ievietot to kārtējā šī žurnāla numurā. Līdz ar to arī šeit parādās cenzūra, un šeit parādās tas, ka arī ir dažādi reliģiski izdevumi, viņi tiek izmantoti valsts ideoloģijas sludināšanai. Ir vēl viena interesanta instrukcija, kas parādās starp daudz un dažādiem dokumentiem, kas ir aizlūgšanas kārtība dievkalpojumos, kur arī izsūtīja dažādām konfesijām, kas ir interesanti pat anglikāņu draudz Rīgā, kas ir angliski runājuši draudz. Viņi arī ir saņēmusi arhīvā, ir kopija no vēstules, kas ir sūtīta viņiem, lai gan it kā tā tad, viņi nav šī primārā mērķa auditorija, bet šajā gadījumā ir strikti šī kārtība, par ko kādā secībā ir jāizlūdz dievkalpojumos, un mēs redzam, ka Latvijas valsts ir pirmā, Ulmanis ir otrais, valdība seko pēc tam, aizsargi un tad par visu tautu. Tā kā atkal tās nav kaut kādas vispārīgas idejas, kur šai gadījumā tiek sludināts vai pausts, bet tā ir pavisam stingra noteikta kārtība, kurai ir jāsako. Tas ir apusējs process. Atkal, nav jau tā, ka šeit kaut kā negribīgi visi baznīcas darbinieki, viņi paklaus tam vai ir spiesti paklausīt tam, kas tiek likts. Daļa no viņiem labprāt pauž simpātijas jaunajiem režīmam. Neapšaubām tā. Viņi piedalās šajā politiskā teātrī un arī pārņem varbūt dažādu šos retorikas elementus vai pielāgos abas reliģiskās organizācijas arī šim te autoritārismu principam. Un, lūk, arhibīskaps Grīnbergs, kas ir luterāņu augstākais vadītājs, viņš saka, vadonis negrib nekā cita, kā vest savu tautu un valsti lielākai pilnībai un labklājībai pretī. Un, kas ir interesanti, ka arī Grīnbergs pārņem šo godu vārdu, šo te godu vārtu principu, un te ir fotogrāfija, kur arī redzam goda vārti, kas tika uzstādīti tad, kad viņš devās vizītēs pa dažādām Latvijas draudzēm. Un arī tie bija svinīgi gājieni, tā bija tāda ienākšana pilsētā, un kur pilsētu vadība viņu sagaidīja, un kur bija dažādas oficiālas uzrunas un tam līdzīgi. Tā kā arī šeit parādās šis vadonības princips. Vienlaikus notika šīs valsts uzspiestās izmaiņas reliģisko organizāciju pārvaldes modelī, un tā bija centralizācija. Un to piedzīvoja luterāņi vispirms, tajā ziņā, ka varu koncentrējās arhibīskapa rokās un viņam pietuvināti cilvēku rokās,
Un patiesībā šīs demokrātijas laiks Luterāņu baznīcā starpkara posmā ir visai īss, jo arī pēc tam padomju laikā atkal padomju vara turpina to pašu, atkal jāatgriežās pie šī paša, kā padomju vara, šī valsts un baznīcas attiecība politika ir līdzīga, jo padomju varas laikā netika atjaunot iepriekšējā pirms autoritārā režīma luteriskās baznīcas satversme, kas bija demokrātiska, bet arī saglabājās šīs pats princips, kurā patiesībā vara koncentrējās pašu augstāko baznīcas vadītāju rokās, jo atkal tas ir saistīts ar šo kontroli, jo tādā veidā ir vienkāršāk šo sistēmu pāraudīt. Centralizācija arī skāra arī citas konfesijas. Un tajā izpaužās ideoloģisks moments. Tas ir, ka šī tautas vienības ideja viņa tiek arī pārnesta uz konfesiju attiecībām. Un kas ir interesanti, ka tajā laikā arī šad un tad tiek dots norādes, ka nevajag runāt par kaut kādām konfliktu situācijām baznīcās, vai arī, piemēram, tika dot norādi, ka nevajag īpaši attīstīt uniātu draudzes Latgalē, kas ir tās pareizticīgo draudzes ticīgie, kas atzīst Romas pāvesta autoritāti, jo tas var radīt kaut kādus konfliktus un spriedzi. Un atkal te tā ideja saglabāt mieru, radīt tādu vienības, vienotības auru, ir tā, ko patstāvīgi arī autoritārais režīms uzturēja. Tā kā arī šī ideja par tautas vienību tika pārnesta uz reliģijas sfēru, runājot par to, ka konfesijām jādzīvo saticībā, mierā, un ka tur, kur ir kaut kāda konflikta, un tie īpaši tik saistīti, kā jau es iepriekš minēju, ar šīm jaunajām reliģijām, kur tās ir jāslēdz vai kaut kā šie konflikti ir jāpieklusina. Vācu-baltieši, kā mēs zinām, ir šis autoritārā režīmā, un ne tikai tas arī agrāk parādījās, tātad šis konstruētais citādais, un ir 39. gads, kad mēdījos ir tāda zinām histērija par to, ka beidzot vācu-baltieši ir prom, un tas iezīmē simboliski šo verdzības gadsimtu beigas. Tātad valsts pārņem šos īpašumus, un daļu šo īpašumu, kā jau es teicu, iepriekš pārņem baznīcas, tās konfesijas, kuru baznīca attiecīgi vācu-baltieši atstāja, un arī tas ir tāds notikums, par ko arī Luterāņu baznīca īpaši runā, jo šīs attiecības starp vācu-baltiešu draudzēm un latviešu draudzēm nebija vienkārši, nebija viennozīmīgas. Vēl autoritārismu laikā ir gan tāds Ulmaņa simbolisks žests, kurā viņš apmeklē Pētera baznīcu, kas tajā laikā bija vācu-baltiešu luterāņu centrs, bet visādi citādi tātad ir šī spriedze, kurai, protams, ir jau senāk saknes un kas saistās vēl ar laiku pirms Pirmā pasaules kara, kad daudz latviešu uztvēra Luterāņu baznīcu kā vācu baznīcu, un daudz runāja par to, ka tā tad ir jāatbrīvojas no šīs vāciešu kundzības. Un vienlaicīgi tas arī bija jautājums par to, kā konstruēt, kā veidot latviešu identitāti, jo paralēli jau bija tas, un par to rakstīja vēl 20. gados un sūkstījās arī daļa latviešu publicistu, kad bija latvieši, kur izvēlējās piederēt vācu draudzēm. Tāpēc, kad acīm redzot vācu kultūru, vācu valoda, iespējams biznesa, tirzniecības kontakti bija tie, ar kuriem viņi visu mūžu bija dzīvojuši un bija prestiži būt vācu vidē. Tas tā bija pirms Pirmā pasaules kara, ar to saskārās, un tā bija tā vide, kurā dabīgi dzīvoja arī pirmie latviešu nacionālisti. Un tas nebeidzās 20. gados arī it kā formāli latviešu luterāņu baznīcas izveidi. Tā kā šeit arī bija šie etniskie aspekti, un tos vēl pastiprināja arī tādi jautājumi kā šī Jēkaba baznīcas atņemšana, kā to vismaz uztvēra baltvācu luterāņu un atdošana katoļiem, un arī Doma baznīcas status. 1934. gada likums par reliģiskām apvienībām un tām sekojoša instrukcija, kas noteica, ka draudzēs ir
jābūt ne mazākā 50 locekļiem, un dabīgi, ja kopienas bija sīks un neliels, un varbūt apvienoja īpaši kaut kur laukos kāds 10 un 15 cilvēkus, tad tā bija grūti izpildām prasība. Tas nav nekas unikāls Latvijai, jo Igaunijas arī reliģiskajā dzīvē tas ir līdzīgi raksturīgs arī autoritārismu posmā. Un rezultātā tātad 1936. gadā bija palikuši 28 reliģiskās apvienības, kas ir 1/10 daļa, tikai 1/10 daļa no šī iepriekšējā apvienību skaita. Šeit atkal jāpiemina, ka tajā laikā, un tas ir viscaurstarpā posmā, nebija viena likuma, kas regulētu valsts un baznīcas attiecības. Nebija kā mūsdienās Latvijā viena likuma par reliģiskām organizācijām, bet valsts slēdza likumus, noslēdza attiecīgi vienošanās. Likums izdeva par atsevišķām lielākām konfesijām. Lielākoties tās bija lielākās konfesijas, bet arī dažas skaitliski mazākas, kā baptisti, piemēram, arī par viņām izdeva speciālu likumu. Un tad tās, kas bija daudz sīkāks, to darbību regulēja šis likums par reliģiskām apvienībām. Un arī tādā veidā dabīgi tas bija tāds savā ziņā mehānisms, kas noteica, kas tīri arī simboliski likumdošanā parādīja, ka ir šīs lielās grupas, kurām ir īpašāks šis status, jo viņa darbība regulē īpašu likumu, un ir šīs pārējās, kurām arī tā situācija ir sarežģītāka un neviennozīmīgāka. Katoļu baznīcas situācija. Pētnieki, kur ir aplūkojuši valsts un baznīcas attiecības autoritārismu laikā, bieži vien ir pievērsušies arī katoļu baznīcas neviennozīmīgai situācijai, jo katoļu baznīca, kā mēs zinām, ir starptautiska struktūra. Atšķirībā no luterāņu baznīcas, tātad tā ir struktūra, kuras centrs ir citā valstī, vai tā tad faktiski tā ir sava šī valsts Vatikāns, un līdz ar to arī šeit nav šīs nacionālās baznīcas princips, kā to īstenoja luterāņi, un tā situācija ir savādāk. Vēl arī, protams, ir tā specifika, kas bija Latvijā. Pirmkārt, tātad, ka katoļu baznīcā pastāv šī poļu frakcija. Latgalē mēs to redzam, un ne tikai Latgalē, ka daļa garīdzniecības ir poļu izcelsmes, un arī vēl pirms Pirmā pasaules kara viņa attieksme pret šo augošo latviešu nacionālismu ir neviennozīmīga vai dažos gadījumos naidīga, un arī autoritārismu laikā ir dažādi politiskās policijas ziņojumi, piemēram, arī par atsevišķiem poļu izcelsmes, īpaši poļu izcelsmes katoļu garīdzniekiem, kuri atteicās nolasīt kādas no šiem aizlūgumiem un ziņojumiem, kādas es jau pieminēju iepriekš, un kur ir Ulmaņa režīmu slavinoši, vai kur citādi režīmu izpratnē izrādīja valstī nelojālas darbības. Un tad dabīgi ir šis Latgales jautājums, kas arī ir aktuāls un kur no vienas puses, kurā režīms runā par Latgali kā citādo, un otrs puses, kurā Latgali mēģina pēdiņās normalizēt, tas ir latgaliešu, teiksim, reģionālās valodas loma mazināt un Latgali iekļaut pārējā Latvijā ar dažādām gan simboliskām darbībām, gan arī ar dažādu ekonomisku un politisku un citu svīru palīdzību. Un šeit atkal parādās šis jautājums par katoļu baznīcas vietu šajā visā. Tad vēl ir katoļu politiķi, jo Saeimā, kas tika atlaisti, daži katoļu politiķi, kas vienlaicīgi arī spēlēja būtisku lomu baznīcā, viņi ieņēma nozīmīgu vietu. Rancāns, bīskaps Rancāns, ir Saeimas priekšsēdētāja otrais biedrs, un, kā mēs zinām, vēlāk emigrācijā arī tur bija šī diskusija, kas tad ir tas, kas ir uzskatāms par valsts vadītāju pienākumu vietas izpildītāji, tad, kad jau Ulmans bija miris emigrācijā, un tad daļa pieņēma Rancānu kā to, kas ir vienīgais, kas ir ar tik augstu status, kas ir palicis dzīves un kas ir emigrācijā, un citi nē. Bet katrā ziņā jautājums par šiem katoļu politiķiem un viņu attieksmi, tas nebija viennozīmīgs, un tas, ko
Ulmaņa valdība darīja, viņi centās arī šos dažādos politiķus iesaistīt tādā veidā, lai it kā arī viņiem rastu vietu jaunajā režīmā un tādā veidā, lai izvairītos no, teiksim, opozīcijas, bet vienmēr tas nebija iespējams. Un es jau pieminēju, tātad ir šis Katoļu baznīcas starptautiskais status. Katoļu luterāņu attiecības Latgales latviskošanas kampaņā. Tas arī nav vienkārši jautājums, jo tad, kad 1934. Gada maijā tātad notiek apvērsums, tad sākumā daļa luterāņu ļoti cer, kad ar šo apvērsumu mainīsies situācija, ka luterāņu baznīca patiesībā kļūs par valsts baznīcu, un nepārprotam arī ir šīs vēstules, kas ir saglabājušās tālaik baznīca un konfesiju departamenta arhīvā, kurās tiek izteikti vēlmi, ka tagad būtu laiks ķerties klāt arī šim Latgales jautājumam, un tiek pamatots tas ar to, ka katoļu baznīca nav lojāla un nevar būt lojāla jaunajam režīmam, un tāpēc ir vajadzīgs veicināt luterāņu baznīcu būvi, luterāņu draudžu attīstību Latgalē. Kas daļēji notiek īpaši pierobežu rajonos, un tas notiek ar arī aizsargu un ar armijas atbalstu. Pamatā tie ir tie cilvēki, kas ir iebraukuši dienestu pienākumos no citiem Latvijas reģioniem, un kur konfesionāli ir luterāņi. Un tātad ceļ šīs baznīcas vairākās Latgales pilsētās, lai gan luterāņi jau ir, bet mazskaitliski ļoti viņi ir arī pirms tam sastopām Latgalē, bet patiesībā ar to jau luterāņi arī neko neiegūst, jo arī kā tā laika dažādos izdevumos viņi raksta, kad ja cilvēki, teiksim, mēģina pievienojas luterāņu draudzēm Latgalē no katoļiem, tad lielākoties tas ir jaukto laulību gadījumos, ja, kā patiesībā nekāda tāda milzīga pievēršanās protestantismam Latgalē no tā nav. Bet katrā ziņā no vienas puses var teikt, ka jā, ir šie centieni veicināt luterānismu klātbūtni Latgalē. No otras puses Ulmanis, kad viņš apmeklē Latgali, viņš apmeklē Aglonu, kas ir katoļu svētvieta, viņš tiekas ar katoļu baznīcas vadītājiem. Tā kā šeit arī tā diplomātiska politika, kurā vismaz oficiāli publiskā diskursā izskan tas, ka Ulmaņa valdība cenšas saglabāt šo neutralitāti valsts un baznīcas attiecību jautājumos. Un šeit arī ir citāts no Ulmaņa teiktā Latgales apceļojuma laikā, kurā viņš saka, ja arī mums ir bijis strīdi un naids, un ja arī ir izskanējis doma, ka nāks pārgrozības, un tad valdīs luterticīgie, un te ir neapšaubām atsauc uz to, ko es pat kā sacīju, ka tā bija daļas luterāņu cerība. Tad viņš saka, ka tā nav taisnība, un mēs valdām, un valdīsim priekš visas zemes un visas valsts, kas daļēji piepildās tajā, ka jā, tā tad valsts baznīca tā arī netiek izveidot luterāņi, kuriem varbūt daļai bija cerības uz to, šīs cerības nepiepildījās, un Ulmaņa valdība viņi mēģina veidot labas attiecības ar katoļu baznīcu. Un šīs labās attiecības viņas izpaužās arī tādā veidā, ka beidzot tiek atvērta katoļu teoloģijas fakultāte universitātē, kā tad, kad izveidojas lauksaimniecības kamera, tad arī viņi algo vairākus katoļu garīdzniekus, kur uzdevums ir gan pamatā reliģiski aprūpēt viestrādniekus, ja, kur ir katoļi un tam līdzīgi. Tā kā ir dažādas formas, kādās patiešām valsts var mēģina uzturēt attiecības ar katoļu baznīcu, apzinoties, ka tā ir nopietni spēlētāji arī tā laika sabiedrībā, tātad it īpaši Latgalē. Pareizticība. Pareizticība atrodas arī tādā sarežģītā situācijā, tajā ziņā, ka daļā latviešu tā bija un ir vēl aizvien uztverta kā krievu ticība, lai gan tas ir stereotips, jo, kā mēs zinām, 19. gadsimta 40. 50. gados ir šī masveida pievēršanās pareizticībai,
taisnība, viņi ir dažādi skaidroti, un daļa vēsturnieki ir varbūt vairāk akcentējuši ekonomiskos iemeslus, kas man liekas ir vienpusīgi, jo nav izslēdzama arī šie reliģiskie motīvi, tas, ka daļa latvieši tiešām bija vīlušies vāciešu kontrolētajā luterāņu baznīcā, bet lai nu kā, tātad ir šis stereotips, un ar to pareizticīgo baznīcu saskars jau 20. gados arī dzan, un arī interesanti, ka jau 20. gados izdotā Rīgas ceļvedī, piemēram, ir komentārs par pareizticīgo katedrāli, kas ir tepat netālu no mums, Kristu dzimšanas katedrāli, par to, ka poļi jau šādu ēku ir arī vienkārši noārdījuši, un ka tad, jautājums, ko viņi tur vēl stāv. Bet katrā ziņā pareizticība nostiprinās, tad arī tiek izdots atsevišķs likums par pareizticību, kas formāli, juridiski stabilizē šo pareizticīgās baznīcas statusu Latvijā. Bet tātad autoritārismu laikā notiek tas, ka 36. gadā formāli tātad Latvijas pareizticīgā baznīca pievienojas Konstantinopoles patriarhātam, ko Igauņu baznīca ir jau darījusi agrāk, un daļēji tas arī ir tāds politikas rezultāts, kurā arī ir interesanti, ka Latvijas valdība viņa arī interesēs konsultējas ar teiksim, Somiem un citiem, vērojot, kas notiek šajās valstīs, kurās arī ir līdzīgi procesi. Vienlaiks, protams, tas nav tikai tīrs tāda sekulāras politikas ietekmes rezultāts, jo daļa latviešu pareizticīgo tiešām ir ieinteresēta šajā pārējā, un tā notiek. Paralēli tam tātad tiek uzsākt šīs latviskošanas akcijas, pareizticības latviskošanas akcijas, piemēram, svētku svinēšana pēc jaunā stila, kas izrādās tāds nevisai veiksmīgs pasākums, jo izrādās, ka vairākums ticīgo viņi tomēr apmeklē svētkus, kā viņi tiek svinēti pēc šī vecā stila, un arī daļā draudži. Tas izraisa patiešām spriedzi. Tā kā no daļas no šiem latviskošanas plāniem arī pareizticīgās baznīcas vadībai nāks atteikties. Un daļai to arī nosaka tas, kā bija šī starpetniskā šī situācija, proti, ka 35. gadā bija apmēram 57,600 latviešu pareizticīgo un daudz vairāk kā 116,000 bija Krievu pareizticīgo. Tā kā atkal mēs redzam, ka etniskais pārsvars neapšaubām šeit ir Krievi un Krievu pareizticīgiem. Vēl kas notiek ir, ka tiek atvērta pareizticīgās teoloģijas nodaļa, kas ir teoloģijas fakultātē, un kā vairāku Baltijas reģionu valstu valdību iniciatīva notiek tas, ka ir Igaunijas, Latvijas un Somijas pareizticīgo bīskapu vairākas sanāksmes, jo šī ideja ir veidot vairāk kopīgu sadarbību. Un atkal tā ideja ir tādā veidā gan simboliski, gan arī faktiski virzīties prom no jebkāda šīs Maskavas patriarhāta ietekmes. Bet arī tas nav tik vienkārši, jo ne visi to apsveic. Un to neapsveic arī tā sauktā baltā emigrācija, kura arī iebilst gan pret šiem latviskošanas plāniem, gan arī pret vairāk šo sadarbību ar dažādu šo Eiropas zemi pareizticīgiem, jo tur atkal ir dažādi doktrināli, bet arī politiski iemesli neapšaubām. Latviskošana skar ne tikai pareizticību dažādu iemeslu dēļ, bet arī, protams, lielāko luterāņu baznīcu. Tātad šeit fotogrāfija kas ir ar Jaunciema luterāņu baznīcu Rīgas pievārtē, kas gan ir celta vēl pirms autoritārismu laika, un kas iezīmē to, ka, protams, šīs latviskošanas ideja viņa jau nesāks tikai ar 34. gadu, viņai ir senāks saknes un vēl pirms Pirmās pasaules kara. Tās ir meklējamas daļā latviešu mācītāji, daļā latviešu inteliģents, kur domāja, kā pielāgot šo kā vācisku uztverto baznīcu latviešu kultūrai. Šī latviskošanas centieni, viņi izpaudās ļoti dažādi. Viņi izpaudās kā
ieviešot dievkalpojumos baznīcas dziesmu dziedāšanu tautas dziesmu stilā, kas arī nebija viennozīmīgi uztvērts, tad vairāk, protams, dažādi par nacionālu uzskatīts, dažādas arhitektūras stili, teiksim, aizkrāsojot arī dažādus tekstus, kas vēl bija palikuši no vācu šīs ietekmes laika, vai arī vispār izvācot vācu vapeņus un dažādi citi simbolus, kas tika uztverti kā svešie, kā tādi, kur vairs nepieder latviskai baznīcai. Un arī, kas izpaudās dabīgi pēc iespējas vairāk akcentējot šo latviešu lomu un vietu, tātad pārakstot savā ziņā arī šo luterānisma vēsturi vairāk akcentējot tieši latviešu lomu. Bet līdzās šādiem tīri varbūt tādiem ārējiem mēģinājumiem mainīt šo luterānismu seju, ja tā var teikt, ir arī radikāli latviskošanas centieni, un Jānis Sanders, mācītājs Jānis Sanders, kam bija konflikts ar luterāņu baznīcas vadību, un Sanders izveido neatkarīgu draudzi vēlāk, viņš ir viens piemērs šādai radikālai latviskošanai, un šeit mēs redzam, ka šī radikālā latviskošana viņa izpaužās ne tikai tādā veidā, kad izveidojas dievturu draudz, dievturu kopienas, bet arī viņa izpaužās daļā to cilvēku, to censoņu, kur paliek kristietības ietvarā. Un šeit, piemēram, ir Sandera lietotie vārdi izvadīšanā, kurā tradicionālie šie rituāli vārdi ir pārveidot tādā veidā, lai akcentētu tēva zemi, no kuras ir nākusi miesa, un kur atkal tēva zemi tieši ir tā, kur cilvēki saņem atpakaļ un tam līdzīgi. Tad arī Sandera šī izveidotā Latviju kristiešu draudze izveidoja ticības apliecību, kurā atkal mēs redzam, ka nacionālisms radikālā tādā formā savietojas ar reliģiskām idejām, un vienlaicīgi tādu 19. gadsimta un 20. gadsimta pirmās puses liberālo teoloģiju. Jo no vienas puses šeit ir optimisms, kur šī dokumenta autors, kas ir Sanders, saka, mēs ticam sev pašiem. Tātad ir vairs ne šis akcents uz kaut kādu cilvēku grēcīgumu, bet tas, ka mēs ticam sev pašiem. Bet tālāk tātad ir, kad ir runa par šo ticību Latviju tautē, kur, protams, ir dievaudzināta un tā. Tā kā šeit ir visnotaļ tādi radikāli mēģinājumi, kur arī ir antisemītiski un kur savā ziņā šī Latviju kristiešu draudze ir līdzīga vācu kristiešu draudzei, kur veidojās nacismu laikā 30. gados, un kurai vēl sakams arī ir agrāk, pirms Pirmā pasaules kara, bet kur dabīgi uzplauka un tā par oficiāli atzīto baznīcu, un kura bija antisemītiska, un kur līdzīgi arī kā šie Latviju kristieši noliedz, teiksim, veco derību, kā ebreji rakstīt tekstu un tam līdzīgi, kurā arī šīs idejas visnotaļ parādās tādā radikālā veidā. Tas arī nav nekas tāds, kas ir raksturīgs tikai Latvijai, varbūt tikai Vācijai, un šeit ir interesanti, ka no šī laika nāk arī Ungāru kredo, kas ir Ungārijā tapusi ticības apliecība, kurā arī atkal ir līdzīgas idejas patiesībā, kurā dokumenta autori saka, es ticu Dievam, es ticu Tēva zemē, es ticu mūžīgam taisnīgumam, visur ir šīs idejas par taisnīgumu, un, kas nav mazsvarīgi dokumenta autoriem, ir, es ticu Ungārijas augšām celšanai. Un arī tātad ilustrācija, kas ataino šo reliģijas un nacionālismu saistību. Tā kā dažādās Eiropas zemēs, arī pat, piemēram, neitrālajā Zviedrijā, ir līdzīgas kustības, kuras radikālā veidā savieno nacionālismu un autoritārismu vai pat totalitārismu ideoloģiju, kā tas ir Vācijas gadījumā. Bet šī ir mazskaitliska grupa. Un atkal, kas ir interesanti, Ulmaņu valdība ir ieinteresēta sadarboties vairāk ar šīm lielajām konfesijām, jo viņi šķiet saprot, ka šīs mazskaitliskās grupas, kuras apvieno varbūt kādus dažus simt cilvēku, viņas nav tās,
ar kuru starpniecību var savu ideoloģiju izplatīt, un tāpēc Latviju kristiešu draudzei neizdodas iegūt kaut kādu oficiālu atbalstu, lai gan viņi vairāk kārt vēršās pie Ulmaņa. Un tas neizdodas arī dievturiem, kuri arī līdzīgā veidā cer, kā līdz ar 34. gadu ir pienācis viņu laiks. Ir neapšaubām līdzības starp Ulmaņa autoritārismu un Brastiņa dievturības viena no dibinātājiem šīm idejām, jo Brastiņam arī valsts nācija ir tā, kura valda pār valsti, pār citiem, un viņš saka, ka citām etniskām grupām nav arī jādod pilsoņu tiesības. Vispār tātad arī tas ir tāds radikāls nacionālisms, kas vienlaikus izpaužas polemikā ar valdošo reliģiju kristietību, bet Brastiņam ir šī saistība ar citu galēji labēju grupu pērkoņu krustiešiem, un līdz ar to arī Ulmaņa valdība skatās aizdomīgi uz Brastiņu. Un neapšaubām dievturība tajā laikā ir arī kā tāds aizseks, kā to rāda politiskās policijas dokumenti, lai varētu puslīdz legāli arī popularizēt pērkoņu krustiešu idejas un pat finansiāli vākt ziedojumus pērkoņu krustiešu atbalstam un tam līdzīgi. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc pret dievturiem raugās, arī izturās aizdomīgi, lai gan īslaicīgi Brastiņš arī viņš slavina Ulmaņa režīmu un arī līdzīgi kā daudz tā laika intelektuāļi arī Brastiņš, tātad viņš Ulmani sauc dažādos vārdos, un šeit arī vienā lugā Ulmanis tiek saukts kā ražanais saimnieks. Bet reizē arī, kā to rāda, arī sarunu pieraksti, kas ir tad, kad viņi pratināja, teiksim, politiskā policija, Ulmanis arī vairs nav Brastiņa kaut kāds elks, un arī Brastiņš saka, ka viņš ir vīlies Ulmanī, un ka Ulmanis nav piepildījis arī viņa šīs cerības. Un acīm redzot, nekad īsti arī šie kontakti, šīs atbalsts nav bijis, un tas ir bijis vairāk formāls. Dievtur tā tad arī ir mazskaitliska grupa, kura nekad tā īsti nepārsniedz 1000 piekritēju, arī Ulmaņa valdības laikā, un arī dievtur viņi negūs nekādu oficiālu atbalstu vēl vairāk. Dievtur autoritārā režīma laikā viņi zaudē reliģijas statusu, viņi top vienkārši par biedrību, nevalstisku organizāciju, kas arī vienlaiks norāda uz šo Luterāņu baznīcas ietekmi, jo tā laika teoloģijas fakultāte ir tieši tā, kur dod negatīvu atzinumu un saka, ka dievturību nevar uzskatīt par reliģiju, kur atkal, protams, ir šī konkurence. Judaisms ir pēdējā grupa, ko es vēlos aplūkot šovakar. Arī Ulmaņa režīms šajā gadījumā ievēro skaldi un valdi principi, jo atbalsts ir ortodoksālam judaismam. Kreisi orientētās sekulāro ebreju organizācijas bieži vien tiek slēgtas. Ulmanis tiekas ar rabīniem, Latgalē vai citur apmeklē sinagogas, vai arī viņš ir sūtījis sveicienu arī šajā attēlā redzamai Jelgavas sinagogai, tās jubilejas sakarā, bet arī tas tātad ir atbalsts šim viedam judaismu virzienam. Un atkal līdzīgi kā ar citām etniskām grupām, vairāk tas ir šis skaldi valdu princips, kur tātad tiek atbalstīti tie, no kuriem kādā mērā var cerēt uz šo atbalstu un to, ka viņi būs simpatizējoši valdošam režīmam. Katrā ziņā tas parādās arī neapšaubām judaismā. Tā kā mēs esam aplūkojuši dažādos veidos, kā ir izpaudus šīs valsts un baznīcas attiecības. Noslēgumā arī īsumā, protams, jūs varbūt varat jautāt, bet vai bija kāda opozīcija? Atbildi ir jā, bija, jo laiku pa laikam parādās arī kādas ziņas,
kāds no mācītājiem, piemēram, ir atteicis aizsargiem nodot zvērestu savā baznīcā, vai arī nav atļāvis uz savas baznīcas zemes, kā viens pareizticīgo mācītājs, rīkot arī šo te ugunskuru, tajā laikā tīri vai sakrālo, ja, arī aizsargu pasākumu un tam līdzīgi. Tā kā ir vairākas tādas protesta formas, kā līdzīgi arī citās Eiropas zemēs, bet lielākoties oficiālā diskursā ir, protams, šī baznīcas vadītāja slavinājumi, un ja ir kādas tādas uzmanīgas, teiksim, uzmanīgi izteikumi, tad tie vairāk vēršās pret šo radikālo latviskošanu, kur vismaz oficiālā Luterāņu baznīcas pozīcija ir, kā baznīca ir pārnacionāla savā tātad vēstījumā, bet kad ārējās izpausmēs viņi var būt nacionāli. Tāds ir šis autoritārismu laiks un valsts un baznīcas attiecības tajā, un, kā jau es sacīju, tie ir ceļa sagatavotāji, viss šīs iezīmes ir ceļa sagatavotājs tam, kā veidojās valsts un baznīcas attiecības padomju laikā. Paldies par jūsu izturību un par jūsu laiku!